sadarbojamies ar bērnu kultūras projektu Garā pupa, kas arī izveidots ar domu atgādināt sabiedrībai par bērnu kultūras nozīmību, kā arī palīdzēt tiem, kuriem šīs iespējas nav tik pie kultūras, sasniegt to. Jā, Garā pupa ir viens no biedrības Ascendum projektiem. Un Ascendum kopumā šobrīd ir 4 projekti, kas katrs ir vērsts uz kaut kādu mazliet citu skatījumu, bet lai palīdzētu Latvijā kļūt labākai. Viena no tiem, kā ir mūsu Garā pupa, kas ir uz bērniem vērsta, tad ir internet žurnāls Satori.lv, kas ir izveidots ar domu, lai būtu kāda vieta, kur ir kvalitatīva informācija pieejama. Tad mums ir projekts Manas domas, kas ir, lai atjaunātu Manu domu nozīmību Latvijas iedzīvotāju acīs. Un kā jaunākais projekts ir Mākslā vajag telpu, jo, kā mēs zinām, mēs esam vienīgā valsts visā Eiropā, kurām nav laikmatīgā mākslas centra. Mēs strādājam par to, lai iekustinātu šo kustību. Garā pupa, ja tā varētu teikt, visu nodala 2 daļās. Ir viena daļa, kur mēs cenšamies atgādināt jau tiem, kuriem cenšamies atgādināt un palīdzēt vecākiem piekļūt šai kultūrai. Un līdz ar to mēs esam izveidojuši bērnu kultūras kalendāru, kur ieiet mājaslapā www.garāpupa.lv. Ir iespējams atrast vienkopus gandrīz visus Rīgā un Latvijā notiekošos pasākumus. Tas nozīmē, ka šis Rīgas ir ļoti unikāls, jo nav vajadzības staigāt no Latvijas Leļu teātra mājaslapa, Latvijas Nacionālā teātra mājaslapa. Vienkārši viss ir vienkops, izvēlamies datumu un redzam visu piedāvājumu, aprakstiņus, gan biļešu cenas. Tādējādi mēs cenšamies arī praktiski vecākiem palīdzēt šo kultūru bērniem sniegt. Tad otra lieta ir tas, ka šīs pašas akcijas ietvaros mēs esam izveidojuši punktu krāšanas akciju, kur apmeklējot kādam mūsu sabiedrības partneru kultūras notikumiem, Latvijas Nacionālā opera, Leļu teātris, Nacionālais teātris, Dēles teātris. Rezultātā sakrājot 6 uzlīmītes, bērns var dabūt balviņā kādu citu kultūras notikumu. Tādējādi cenšamies atgādināt, ka tas viss ir pieejams, tikai vajag gribēt, laikam. Un tā otra puse ir, mēs cenšamies palīdzēt tiem, kuriem šī kultūra nav tik ļoti pieejama. Attiecīgi mēs rīkojam ekskursijas no 8 līdz 10 katrā pusgadā, kad uz Rīgu vedam reģionu trūcīgos bērnus. Un viņiem piedāvājam apskatīt kādu no Latvijas Nacionālajiem mākslas muzejām, operu, siltas pusdienas, ekskursiju pa Vecrīgu un nobeigumā kādu no Latvijas Leļu teātra izrādēm. Lai arī viņi, kuriem šī kultūra ir tik ļoti svarīga, lai viņi kļūtu par pilntiesīgiem, ja tā var teikt, sabiedrības locekļiem, lai arī viņiem būtu pieeja šai kultūrai un varētu viņiem parādīt, ka lūk, ar centību un kārtīgu darbu ir arī šāda dzīve. Jā, šis pamatus, attiecīgi pēc tam redzēs un varēs iedvesmoties no tā, kā citi bērni dzīvīgi pastrādājuši visu pusgadu laikā, lai uztaisītu 12 minūšu multinīti. Un pēc tam mēs dosimies tādā kā standarta ekskursijā. Bet šodien mēs izvēlējāmies ne tikai trūcīgos, bet tādiem, kuriem ir arī tāds talants un talantu potenciāls, un tāpēc viņi ir no Priekulas mākslas un mūzikas skolas.